Labdien visiem! Šodien gribu parādīt savas darbnīcas nākamo instrumentu. Tas ir frēzgalds lamināta muguriņu iefrēzēšanai. Tātad būtībā tas ir parasts paštaisīts stacionārs frēzgalds, tikai kuram atdure ir uztaisīta stacionāra un to nevar nomainīt. Frēze arī ir uzlikta viena. Principā viņu nomainīt var, bet es nekad viņu nemainu. Tā tas ir paredzēts. Tātad, kas viņam ir iekšā? Iekšā viņam ir parastā frēze, Bosch frēze. Piemēram, varu pateikt, ka tā ir vissliktākā frēze, kādu es savā dzīvē esmu redzējis. Tāpēc es viņu šeit arī ieliku, jo man bija žēl viņu izmest ārā, bet izmantot savam darbam es viņu negribēju vispār. Pēc tam no frēzes iet nosūkšanas sistēma, tur iekšā ir atdurē ir kanāli, un tālāk viss aiziet uz šādu te pelnu savācēju. Viņš lieliski pilda skaidru savācēju lomu arī. Un ieslēgšana, izslēgšana, atsevišķi pogas priekš frēzes ieslēgšanas un atsevišķi poga priekš nosūkšanas ieslēgšana. Kaut kā tā. Tūlīt parādīšu, kā tas viss strādā un kam tas īsti paredzēts, ja kāds nesaprata. Tātad, kā tas darbojas? Ņemam laminātu, smuki nozāģēt, bet taisnīgs. Ja viņam pieliks muguriņu klāt, tad mēbele pie sienas pilnībā nepiekļausies. Un iefrēzējam gropi varētu teikt. Jā. Slēdzam iekšā. Lūk, ir izveidot frēzējums. Lūk, ir izveidots frēzējums, un viņā precīzi iet iekšā muguriņu. Tā kā tagad, kad muguriņu būs piestiprināta pie mēbeles, mēbele smuki perfekti piekļausies sienai. Tas arī ir viss. Tam šī frēze ir domāta un nekas tur netiek mainīts. Tā kā viss ir skaisti. Atceries, viss ir tavās rokās.